Mēs gatavojamies šai spēlei bez īpašas spriedzes, jo tagad neskatāmies uz turnīru tabulu, bet Nīderlandei tas būs ļoti svarīgi spēlē. Marijan, tu parasti nevienu nesauc tāpat vienu uz izlasi. Atceramies Freimeņa piemēru, arī Viktoru Morusa piemēru, tu izsauc uzreiz liki sastāvā. Vai tas nozīmē, ka Karašausks, kurš sen nav bijis izlasē, kā arī debitents Ulimbašovs, ka viņiem ir diezgan arī labas cerības tikt laukumā? Grūti teikt tagad, manuprāt, no spēlētājiem, kuri tagad treniņu nometnē, visiem ir iespēja. Tāpēc, ka labākie šeit, bet redzēsim, mums ir ļoti labs sastāvs, manuprāt, pēdējās 2 spēles parādīja, vairāk stabili tagad, un redzēsim, bet 2 spēlētāji, Karašausks un Ulimbašovs, labi parādīja sevi treniņu nometnē. Kāpēc ne? Marijāna, daudz jau ir teikuši, ka pret Nīderlandi nevar ielaisties atklātajā futbolā. Amerikāņi ielaidās iepriekšējā pārbaudas spēlē un uzvarēja. Un? Varbūt mums jāņem piemērs no amerikāņiem. Varbūt, kāpēc ne? Varbūt, protams, bet redzēju spēlē Nīderlandes pret Ameriku un viņam ļoti laba komanda arī Amerika. Ir kvalificēti futbolisti, ātri. Mums arī ir. Un mēs spēlēsim mājās, bet redzēsim. Kasparam pēdējā spēle 10. maijā, nemaldos, oficiālā bijusi. Diezgan daudz par spēlētāju, ka mums sezonā pirms kādu laiciņu ir beigusies, pirmkārt, cik labā formā ir Kaspar, un otrkārt Marijanam jautājums, cik spār labā formā ir tie, kas beiguši sezonas agrāk, piemēram, Mikonieks un daudz citi. Man kā profesionālam futbolistam, kā profesionālam sportistam ir uzdevums sev uzturēt pēc iespējas labākajā formā, zinot, ka vasarā ir gaidāma spēle izlases sastāvā. Uzreiz jau pēc sezonas es sazinājos ar treneru korpusu un principā man tas sagatavošanās plāns spēlē pret Holandu bija gatavs un to es esmu izpildījis pēc savas vislabākās sirdsapziņas. Tā kā skaidrs, ka spēļu prakses man pēdējo mēnesi nav bijis, bet es nedomāju, ka tas ir liels arguments, lai es nebūtu optimālajā formā. Kādu spēļu video jūs skatījāties pirms šīs spēles un vai skatījāties arī to 0-6 zaudējumu Amsterdamā? Visi pēdējie spēle, kuri Nīderlandes aizvadīja, mēs redzējamies, protams, un pēdējo spēle arī Nīderlande, kas mēs zaudējam, bet par to negribam domāt. Par to, manuprāt, visi futbolisti un treneri nevajag domāt daudz par zaudējumus, vajag domāt par nākotnē, par citu spēlēm. Tad būs cita spēle, cita atmosfēra, cita situācija. Redzēsim, arī parādīsim visu. Vakardien treniņā Zjuzīnas Fertos uz kā laiciņu nogāja nosņem vienīgās problēmas, kā viņiem ar veselību ir, vai ir kaut kādas grūtības, vai ir kaut kādas zem jautājumzīmes, teiksim tā uz rītdienu. Nebija smagas savainojumus, tikai mazi, un, protams, rīt redzēsim, kā viņi jutasies. Bet šodien viņi var arī trenēties. Tad, manuprāt, viss būs kārtībā ar viņam. Nebūs Arjuna Robena, Gus Hiddings, ka viņš gūtu traumu, pateica, ka principā 30–40% no izlases viņš ir, vai jūs varat piekrist šai tēzē? Grūti teikt, nezinu, varbūt tas būs labāk, varbūt ne. Mēs nedomājam par to, mēs gatavojamies nopietni ar saviem plusiem, minusiem un daudz nedomājam par to. Tik augsts klases izlasē kā Holanda, jebkurš no tās līderiem, un tādu ir pietiekami daudz, kur var uzņemties šo lomu attiecīgajā spēlē. Un es domāju, ka, ja arī Robens šodien būtu, tad tas nenozīmē, ka mēs speciāli gatavoties tikai Robenam vai kādam citam. Mēs apzināmies, ka, lai sasniegtu savu vēlamo rezultātu, mums būs jāaptur ne tikai viens spēlētājs, bet
visi 11. Ir potenciāls vai nu Jagodinskis vai Dubra droši vien būs tev blakus aizsardzības centrā. Kā tu paraksturotu katru no šiem aizsargiem, katram nosaucot kādu vienu, divas tādas spilgtākās īpašības, kas viņus raksturo? Pilnīgi jau iespējams, ka viņi abi divi spēlēs. Es tā nevaru uzreiz teikt, bet viņi ir abi gados jauni, pietiekami pieredzējuši jau augstā līmenī. Varbūt, ka Dubra ir mazliet vairāk kā Jagodinskis, bet kādu izcelt vai kādu nopelt, tas absolūti nav manā kompetencē. Un es domāju, ka galvenais treneris un treneru štābs ir pilnībā informēti par viņu stiprajām un vājām pusēm. Un viņš izvēlēsies no mums trījiem to labāko virknējumu. Marion iepriekšējā spēlē pret Nīderlandi. Nīderlandieši vienu brīdi presingoja pat ar 7-8 spēlētājiem mūsu laukuma pusē. Šobrīd varbūt tev jau ir kādas iestrādes, kā to presingu varētu pārvarēt, jo ja 7-8 ir mūsu laukuma pusē, tad tas nozīmē, cik tur paliek vairs tikai Nīderlandes aizsardzībai. Tāda situācija būs rīt. Manuprāt, viņi favorīti šādā spēlē un viņi presingot mūs. Bet, protams, mums ir daudz ko parādīt rīt. Manuprāt, mēs trenējamies. Mums ir ātri spēlētāji, mums ir spēlētāji ar gāri piespēlē. Tad redzēsim, ka būs. Cik ļoti tu esi apmierināts vai neapmierināts ar mūsu leģionāru spēļu praksi ārzemju klubos? Mēs zinām, ka Dubra bija pēdējās spēlēs pamatsastāvs spēlētājs, bet Baltkrievijā nav ticis pie nopietnas spēles laika. Tāpat vēl daži labi ir izkrituši no komandu pamatsastāviem. Cik ļoti tu vēroji viņus, varbūt pie kādi bija aizbraucis un kā tev vispār šī situācija? Apmierina, neapmierina? Protams, neapmierināts. Es nekad neapmierināts. Es neatceros, kad bija laiks, kad katrs spēlētājs no iespējamā sākuma sastāvā bija gatavs pilnīgi spēļu prakse klubu, laba fiziska forma. Tas, diemžēl, nav. Un mums ir treniņu nometnē parasti pirms spēles. Un mēs daudz strādājam ar tiem spēlētājiem individuāli un kopumā. Mums viens leģionārs arī Vācijas Bundeslīgā, tas noteikti zina, par ko es runāju, vai ar viņu bija saruna vēlreiz pēc iepriekšējā sasaukuma, vai vispār neizskatīja viņu kandidatūru? Es nerunāju ar viņu. Nekas jauns nav. Principā, tu gaidi no viņa zvanu šobrīd. Jā, es gaidu no viņu. Jā. Kaspar, komandā ir diezgan daudz jauni spēlētāji. Kā tu šajā nedēļā sajūti kādu mandrāžas devu starp viņiem, vai viņi pilnīgi mierīgi pret spēli attiecās un nav nekāda satraukuma pazīmju? Man mazliet mandrāža ir pat nākot uz preses konferenci, tā kā noteikti kaut kāda nervi būs, bet, es nejustos labi, ja viņas nebūtu, tās mandrāžas, tad varbūt kaut kas nebūtu kārtībā. Runājot par jauniem spēlētājiem, no treniņiem nekāda nervozitāte, ja godīgi, es vismaz personīgi nemanīju, un viņi ir pietiekami pašpārliecināti un pietiekami labi iekļaujušies sastāvā. Man tiešām grūti teikt, vai viņi slēp to savu nervozitāti, vai tā nervozitāte parādīsies varbūt tikai rītā, ieraugot pilnas tribīnas. Kas par Nīderlandē? Rons Flārs nespēlēs, centra aizsargs, viens no līderiem, kurš arī komandē, un pēdējā spēlē pret amerikāņiem arī viņiem tur diezgan bieži kļūdījās uz mākslīgo aizmuguri. Tu arī esi viens no tiem, kurš mums tur komandē, kā jākustās aizsardzības līnijai. Cik daudz ir tā, ka tas runas vīrs, kurš tā vienmēr dara, ka viņš izkrīt? Tad kādam citam ir jāuzņemās tās tā teikt, līderu loma laukumā, bet es domāju, ka es neesmu vienīgais, kurš runā uz laukumu. Mums ir pietiekami, jau kā es teicu, pieredzējuši aizsargi, kuri visi diezgan labi, man jāsaka, runā uz laukumu un nāk no vārtsarga aizsargiem, no centrāliem pussargiem. Tā kā es domāju, ka ar komunikāciju mums problēma nekāda nebūs, vai es spēlēšu vai nespēlēšu.